Lūdzu, uzlikt skaļāk austiņas, tā kā viņš ir izslēgts ārā. Jā, šīs ir īstās. Man arī smāk tā teikt. Labdien, labdien, labdien! Let's go! Iesildamies! Lūk, kāds burvīgs skaņas var nākt no Kristapa kājas starps. Sveicināti visiem un labdien! Dīvdien bagātā! Roberts Silo. Es gribu teikt tā kā to vienlaik, es neteikšu visu. Un Rihardu Sniegu. Paldies, ka esat šeit, ir tiešām vasara. Mēs esam tik ļoti atpakaļ. We're back, guys. Mēs esam atpakaļ. Vasarā ir silti. Un jums ir jānoklausās Marku Rivas jaunākais albums. Un viņam man šeit, ka tikko iznāca dziesmā ar DJ L. Ar DJ L. Viena no manām mīļākajām dziesmām pasaulē ir DJ L's dziesma. Nepateikšu nosaukumu šobrīd. Padungo, lūdzu. Bet man liekas, ka viņi ir uztaisījis cover versiju. Kaut vienai no tām latviešu dziesmām. Es varbūt gribēšu atrast, jo cilvēki, ja jūs neklausāties DJ L's dairad, jūs tiešām esat zaudētāji. Viņai ir viena dziesma, kas arī kādreiz bija diezgan catchy. Es atceros, man bija tā, viņa skanēja, tā melodija skanēja man galvā kādu mirkli. Bet tas jau bija kāds 15 gadus atpakaļ. Jā, šīs jaunās, bombisks. Visas DJ L's jaunās dziesmas. Piena ceļš. Piena ceļš. Virs galvas mūžīgs piena ceļš. Un tad ir tāds remix. Un tad ir tāds... Un mūžīgs ceļš. Tiešām? Jā, baigi labi. Jā, 24. gadā ir. Tiešām? Tas ir dzirdēt. Man telefonam ir baigi kaut kas slikts skaļi noticies. Tas ir man telefonam. Vai es uzlikšu tā savēju, varbūt, lai cilvēki saprot, jo tur ļoti bēdīgi izklausies. Kāpēc tu tā kā tā esi tagad ļoti... Nē, Roberts, slēdz ārā. Piena ceļš, es redzu, ka es uzlikšu normāli. Vai, bet var jau caur Bluetooth es varu uzlikt arī. Nav nekāda problēma, mums tikai jāparunājas. Parunājieties. Nu labi, īsumā tādas iedod kādu džingliņu. Garāku vai īsāku? Īso. Ātrāk. Dīgdieņu sporta ziņas. Tātad tikko notika liels mega notikums sportā. Big. Tieši cīņas sportā, MMA, UFC, tā teikt, oktagonā atgriezās viens no tādiem trakākajiem un populārākajiem cīkstoņiem, kāds jebkad ir eksistējis, Conors McGregors. Atgriezās. Starp citu, viņš ir vienreiz bārā vienam vecam vīrietim 50 gadi piedāvāja šotu iedzert. Un šis vīrietis, kuram bija 50 gadi, tas notika Īrijā. Sasiti? Bārā. Jā, viņš atteicās, un McGregors viņam iepis pa sevi. Tāds jauks vīrietis. Vai tu viņu netiesāja arī par to, ka viņš vai nu uzmācās kādam izvaroja? Jā, viņš samaksāja par to 1,6 miljonus. Cik forši vīrietis, vajadies. But guilty. Jā, man liekas, to pietiek, zinu. Tāds fantastiska personība, ko... Man šeit jebkuru cilvēku, ja tu kādreiz zini, kurš tā kā pārāk hiperaktīvi fano par Conoru McGregoru, viņš varētu būt tā kā man-childs, jo visas tās viņa vērtības ir tiešām kā mazam puišelim. Ir tā kā toksisks motherfuckers. Mājums ir alfa. Bet ja tev patīk, ka Bības Nurmagomedovs, tad tu esi arabs. Wow. Liela iespēja. Liela iespēja. Bet labi, ka Bības joprojām ir treneris, viņš nekur neboksējās, bet atgriezās Conors McGregors. Vai jūs zinat, kā gāja šajā cīņā? Jo viņš cīnījās pret Max Holloway. Nezinu, nav svarīgi man. Jā, cīņa ilga, burtiski, tā realitātē minūte, bet patiesībā viņa ilga tieši 5 sekundes. Jo Conors ieskrējās, viņš leca, spēra, un viņam izgāja celis ārā.
Un 5 gadus cilvēki. Izgāja ārā no oktagona. Es izgāju pēc kafijas, izgāju no arēnas. Paņēmu kūrē bulciņu. Nu jā, nē, to sauc, to šitie budisti sauc par karmu. Jā. Nu jā, bet tad, kad viņš vinnēja, vai ne, tad visiem tā viņš patīk, bet tāpat jau viņš bija assholes, vai ne, un vienkārši tad, kad tu esi beidzot nepatīk, jā, nu. Man jau viņi nepatīk jau no sākt gala, es jūtu, ka kaut kas nav kārtībā. Tāds čalisti. Tā ir viena no lietām, kas man absolūti, zini, kā citreiz tu YouTube'ā skaties kaut kādu video, kur, kādu nosacītu atmasko vai kritizē, un tad tas top komentārs bieži vien ir Man jau viņš nepatika no sākta gala. Man bija slikta sajūta pa viņu. Paldies, ka tu artikulē, kāpēc viņš man nepatīk. Un man tas liekas visdebīlākais, ko tu jebkad vari uzrakstīt un pateikt. Tāpēc, ka tad pat neskaties šo video, tev pat nav svarīga patiesība. Tev ir kaut kāda sajūta, un tad tu atradi vienu avotu, kas validē to tavu sajūtu, un daudz, jā, tas šī sajūta, tad, what the fuck, tā vispār tev nevajadzētu pieiet tām lietām. Vai tu jūties tāpat arī par hipsteriem, ka viņi saka, ka viņi jau tur bija iepriekš, pirms tā vieta bija stilīga? Zini, hipsteriem ir sava vieta ekosistēmā. Sabiedrības ekosistēmā ir vieta cilvēkiem, kuri pirmie... Vispār, hipsteri eksistē tāds termins vēl. Es tā kā nesen izmantoju šo vārdu, man bija tāds, es neskaidos kaut kāds Uber vecs vai dīvains, ka sen neviens vairs nerunā par hipsteriem. Nē, hipsteri vairs nepastāv. Tas vairs tāds, tā kā, hipija vēl tehniski varbūt pastāv, bet hipsteri ir tāds kulturāls fenomens, no 2010. līdz 2000. Varbūt 20. gadam viņi izmēra jau visu Covidā. Visi hipsteri nomira Covidā, un tagad viņi sauc citādāk. Tā ir. Kā viņi sauc tagad? Vienkārši veci cilvēki. Mileniāļi viņi novecoja visi. Tie hipsteri. Nu tā, īsumā sports biņas viss noslēgušās. Noslēdzās ar DJ Ello. Piena ceļš. Mūsu dīgdienas sporta himnu. Bet, ļoti interesanti sporta ziņas šajā podkāstā. Kūbīti kusteni kājas, aizved mani uz laimīgu zemi. Uz tu zemi, kur debesis staigā, un nāstus un ziema ir baigā. Vēl to uz drops. Es kā jūs teicu par šo? Mēs pilnā garmaiņu, Parād man video. Kūbīti kusteni kājas, Vajadzēs likt steļu, vispār jau. Uz tu zemi, kur latvieši dzīvo, sarkanbot sarkanājas mastā plīvo. Kāpēc laitā Krievā baznīca? Virs galvas mūžīgs pienāks ēš. Man ļoti patīk, kā viņi dzied. Kāp. Un mūžīgs ceļš zem kājām. Mūzikas ceļš zem kājām? Kas vēr uz zemi laimīgu. Nebija. Tas ir, kas stolts, bet nenāk. Tomorrowlands. Kas ļoti jocīgi. Tūlīt būs drops, Un izrādās. Uzmojum! Uzmājām. Aiziet. Aizgāja drops. Šis bija tas soft, tas nebija tāds šārps. Softīgais, beidz, šitādai dziesmai. Rooftop lounge. Es redzu, es iztēlējos, ka esmu jaunā māmiņa. Es eju ar krastmalu sūcu vīniņu, man ir tas mazais aizmirsts. Es tā kā jau otrā pudelī. Fucking yeah. Jaunā māmiņa? Jā, esmu jaunā māmiņa, man iet otrā pudelī. Es esmu randiņā Skyline bārā ar meiteni, kurai šausmīgi gari pielikt nadziņu. Tik gari, ka tā liekas, tā kā viņi neko tiešām nevar izdarīt ar viņiem nekad. Ko tu redz, Kristēp? Viņi man rāda bildes ar saviem 3 bērniem. Es nezinu, es redzu, ka es esmu saviem čomiem mašīnā, un mēs slēžam pa lielceļu uz Lietuvu. Iepirk gaļu, jo tur ir lētāk. Zakrapā. Kā kādreiz 2000. Nošam DJL. Kas notiek? Ko es izdarīju? Es kaut ko nospiedu. Kaut kas viss Palīdz pazud. palīdzēšu.
Okay. Ko es nospēc sarkans tagad rādās? Interesanti, ka viņai tā dziesma tā pēkšņi beidzās. Jā. Man likās, ka viņa vēl tur kādu brīdi turpināsies, bet viņai tāds, pikants izvēles. Cik skatījums. Tas ir viss, kas tev interesē, Kristap, tu esi apsāsts vienkārši. 200 pakas! Protams, ka 200 daudz! Priekš, es negāju teikt, es gribu viņi jau, parunāsim bišķiņ, bet man ir vēl viena dziesma. Bet godīgi jāsaka, viņi tā kā neteiksim, ka šī ir tā kā labs. Baigi labā šī dziesma. Nevar. Piedod, es cienu, tā kā viņi kā mākslinieks, protams, tā viņi izpaužos, bet man tā kā nelikās, ka baigi labs. Tev necepīšu. Kaut kā negāja kopā, tas un tas viss, tas mīlīgais, tāds kaut kas, es nezinu, man kaut kā līdz galam ne, bet, tas tikai mans viedoklis. Kā kuram? Protams. Kā kuram? Es nezinu, kāpēc jau, protams, sarkans viss. Tāpēc, ka tu neesi jaunā māmiņa, man šeit nevar līdz galam ielikt sevi māmiņas kurpēs, kur tu varētu dzert to vinčaku. Tev jau gaņā, tu klausies tikai to kaut kādu gangsteru bet tā ir tāda arī repu. Tāda latviešu tāda dziesma, un tad tāds kaut kāds tāds jocīgs tas remix. Es nezinu, man tā. Es nezinu. Bet, Golbīt, kustēņas. Good stuff. Es vēlāk jums atskaņošu vēl vienu dziesmu, bet līdz tam mums ir vēl jāpapļāpā. Šis nav tomēr fucking radio. Mēs bijām tusēt ar Rihardu. Tā ir, mēs bijām tusēt. Mēs esam jauni un wild and free. Nedēļas nogalē. Going wild. Es ar Kristapu izgājām ārā. Es saprotu, ka pēc mūsu vizuālā izskata jau varētu spriest, ka to mēs darām katru dienu, ka mēs esam kārtīgi party animals, bet realitātē mēs dzīvojam tādu vecu cilvēku dzīvi. Mēs pārsvarā pa mājām, ik pa laikam savā dārziņā, un mūsu dārziņš ir vienkārši pie datora. Fermi jūs joprojām spēlējat Dragon Ball Fermi. Tīri tā visiem hipsteri, Dragon Ball Fermi, vecas atsaucas. Mēs bijām izgājuši ārā un bija... Ko jūs taisiet Harlem Shake? Nē. Mēs spēlējam basketbolu, tā viss sākās. Bet par to jau sporta ziņas aizgājuši, to mēs nerunājam. Bija neizšķirts. Šūšojam nebija gan neizšķirts, beidz melot. Atzīsties. Mēs nebeidzām runāt sporta. Pasaki. Nevajag kautrēties, vajag arī mācēt zaudēt. Jā. Labi, bija tā, kad es zaudēju. Paldies tev, jā. Bet galvenais ir piedalīties, nevis vienmēr uzvarēt. Galvenais ir... Jā, un tad mums bija tāds, ir piekdienas vakars, varbūt Kristap negrib aizbraukt tev uz līdz Veldzei. Jaunais kvartāls. Un var saprast, cik ļoti... Mēs esam atpalikuši no naktdzīves, jo Kristapam bija tāds, kas tas tāds? Viņam jau 3 gadus ir. Tiešām nevar būt 3. Tik ļoti esi atpalicis no mūsdienu pasaules. 3 gadus jau eksistē vieta. Un Kristapam tas bija liels jaunums. Man bija tāds, labi, es to parādīšu. Zinu, mums jau nav jādzer. Mēs varam vienkārši aiziet paskatīties. Nav jādzer. Nav jādzer, un tad sākumā mēs atradām to, mēs vispār ļoti labi trāpījām, jo tur bija mākslas instalācija, ko mēs uztvērām, jo man liekas, ka tā instalācija ļoti simbolizē visu, ko es parasti redzu no jauniešiem dažreiz darām tādās mākslas telpās, kur ir kaut kas tiek šķaidīts, lietas un plāsts. Tas liekas riktīgi ekstrēmi. Mēs gājām kādā istabā, kur vienkārši gājām garām un redzējām, ka cilvēki kaut ko skatās, tur apkrāsojušies, sit kaut kādas lietas, tur kaut ko liek, un mums bija tāds, kas tas ir, vai ne? Un tad izrādījās, ka tā ir māksla. Jā, un tā meitene bija nolējusies ar olām, spalvām, tad viņi paņem pānu, uzliek savu galvā, sēž 30 sekundes, apgriežā pa savu... Man šeit, viņai bija tā spēle. Pēc laba dīgdieņa video. Viņai bija spēle, tā kā tu nekad neparedzēsi manu nākamo kustību, manu nākamo darbību. Un tieši tā. Un mēs paši piedalījāmies arī. Tur bija lapiņas, kas jāizvelk, un tam bija jādara kaut kādas lietas. Tur bija kaut ko, tur jāuztais kaut kādas lietas. Tur bija pilns ar trēšu istabā, un tad tev jādara kaut kas ar to trēšu. Jā, bet mēs jau bijām tam bišķiņu uz nobeigumu atnākuši, jo tur jau viss bija saplāsts. Jā, bet es atradu telefonu. Atceries? Tu atradi telefonu. Es atradu telefonu, es viņu ieliku kartonu kastē, tādā olu kastē, un tā bija māksla no manas puses. Jā, okay, ļoti interesanti puiši. Jūs bijāt šeit ekskursijā. Ir sporta ziņas, ir kultūras ziņas. Tagad ir dzeršanas ziņas.
Laiks dzird. Bet jā, mēs aizējām, un tad klasika. Tu satiec draugus vienā pusītē, satiec draugus otrā pusītē, un tad jau ir tāds, hei, nu, Kristap, uzkavēsimies uz vienu dzērienu, un tad mēs dzērām. Beidzās tā vieta, aizgājām līdz Kaņempai, padzērām vēl, satikām Sudden Lights puišus, ar viņiem mēs spēlēsim futbolu šajā jau kaut pēc dažām dienām, un tad mēs spēlējām futbolu bišķiņu. Ļoti sareibinājušies. Mēģinājām tur Kaņepē uzsist vismaz pāris reizes tā kā no gaisiņa, un tas tā kā nebija iespējams. Es nevarēju trāpīt pa bumbu nevienu reizi. Un viņi bija diezgan skaidri, man tā izskatījās. Man šeit viņiem radās iespējas, ka es vispār nemāku neko izdarīt ar to bumbu, jo es tiešām katru reizi viņu aizsitu prom. Kas man bija smieklīgi, tas, ka mēs vienkārši iegājām tajā Kaņepē, un tad šie divi tādi puiši, jā, un tad viņi atnāk, un mēs runājamies tur, un viņi sāk runāt par to futbolu, mums ar Rihardu būs jāspēlē drīz tādā kaut kādā mačā, tur, un mēs tad sākam runāties, un mēs skatāsim, kaut kur es esmu viņus redzējis, bet es 100% nezinu, kas viņi tādi ir, vai ne, un tad mēs tur ilgi spēlējam to bumbu, viņi mums tur uzsauc dzēriem, un tāds, nu labi, kaut kādi influenceri gan jau, kaut kas tāds, jā, un tad viņi aizgāja prom, un tad es Rihardam prasu, kas tie tādi pa puiši, viņš tāds. Tā kā viena ir no lielākajām grupām, jā, Latvijā, Sudden Lights. Tā kā, tur ģitārists un mūziķis man bija tāds, es neko nezinu arī par mūziku sanāk. Ne tikai par kultūru un kultūras vietām, bet arī par mūziķiem un sportu. Par mūziku. Jep, es ceru, ka tu piedāvās kaut kādu ziņu segmentu. Šajā Dīgdieņa ziņu podkāstā šodien. Tas taps, lēnām taps muļķu ziņas. Tev laiks sagatavoties katrā ziņā. Un izklausās, ka šis bija jauks vakars. Viņš ir jauki iesācies, mēs satiekam cilvēks. Un tad viņš aizgāja murgā pilnīgā, jo Kristaps visu man sapis. Visu garstāvāku man sapis, viņš man ir uzmet un nekad neiet ar šo kungu ārā. Jo kas notika? Mēs esam abi Kaņepē. Kaut kas interesants notika beidzot. Nē. Tik garlaicīgi. Kristaps ir tik knapi, es mēģinu pieturēties fiziski. Jā, bet tas bija mums liels notikums. Mēs bijām ārā, tas bija liels notikums, Robert. Tev jāpiedzīvo šis vakars. Mēs iedzērām dzērienus, mēs satikām kādu cilvēku. Jā, bet mēs to nebijām darījuši, ka tas liels notikums. Mums tas vienkārši bija lielākais. Un mēs runājām, zinu, kas vēl bija īstenībā vēl piemetināt. Tas Sudden Lights, tie solisti, cilvēki nāca pie mums 2 vai 3 reizes fočēties, jā. Pie viņiem nepiegāja neviens pafočēties. Pie Dīgdieņiem bija. Paldies jums, Dīgdieņu klausītāji, tie, kas skatās, tie, kas novērtē un tie, kas nāk fočēties. Labi, tātad, principā, Dīgdieņu skatītāji ir alkoholiķi un Sudden Lights ir pieklājīgi publika. Jūs alkoholiķi hipsteri. Jo Kaņepē ir hipsteru vieta, es teikšu tā. Viņi vēl nav miruši, visi hipsteri dzīvo Kaņepē. Jā. Nu, tās turpina. Nē, neko, mēs padējojām, kaut kas arī, kas sen nav darīts. Jā, grib dzirdēt kādas deju kustības. Viens, divi. Un tad es izēju ārā, es meklēju Kristapu, un viņš vienkārši nav. Man tāds, labi, es pasēdēšu ar šiem pāris cilvēkiem, kurus es satiku. Un varēju cik esmu piedzēries, jo vienā brīdī man ir tāds tas puisis, kas sēž blakus šai meitenei, un man tas puisim kaut kur ir redzēts. Viņš tāds, hei, mēs esam pazīstami. Viņš tāds, jā, mēs pirms dažām dienām. Tas brālēns. Burtiski 5 dienām mēs bijām kopā dzimšanas dienā, 2 dienas kopā. Un man ir tāds, jā, varbūt man vairs nevajag dzert šovakar, jo es tagad sapratu, jā, kas tu esi. Un man bija grūti pateikt. Un jā, beigās es aizēju līdz saviem velospēdam, jo mēs abi pielikām blakus tos velospēdus, un Kristapa velospēds vienkārši nav. Viņš vienkārši neatvadījies, paņēma savu velo un aizpisis mājās. Es varu izskaidrot visu vienu pašu svešā, pirmām kārtām baisā vietā. Negribēju vispār nekur iet, tas ir pirmām kārtām. Rihards man pierunāja iet uz šo kvartālu. Rihards mani pierunā aiziet uz šo kvartālu, jā. Tad Rihards mana rokās iegrūž šo alkohola glāzi, un es viņam saku, Rihard, tu zini, ka man ir problēmas. Viņš saka, viss kārtībā, viss būs super. Tad viņš ļoti
uzstājīgi iegrūž arī nākamo glāzi. Pēc tam trešo es jau pats ar varu paņēmu, ja? Bet, un tad viņš saka, braucam uz Kaņepi, tur būs jautri. Es saku, Rihard, mums rīt ir jāstrādā, mums ir jāpalīdz Robertam domāt idejas par Duo 3. Rihards saka, nē, viss kārtībā, vislabākās idejas rodas 5 no rīta kaut kādā afterpartijā. Es saku, labi, braucam. Tad mēs aizbraucam uz turieni, tad atnāk tieši šās adonlaitnieki, tad mums ir jādzer alkohols vēl, alkohols, es esmu piedzēries. Mēs ejam danceflorā, dejojam, es saprotu, ko es šeit daru, es esmu vecs vīrietis, te visi jaunieši. Rihards iziet ārā no turienes, pasaka, viņš ies sameklēt kaut kāds meitens, parunāt kaut kādu tur to, meitens atvainojas, kaut ko parunāt, kaut kāds tās, kas tur bija Liena, laikam to jādraudzina. Jā. Katrā ziņā, jā, un viņš iziet ārā, un man ir tas, ka es tā domāju, ko es šeit daru, man ir jādodās projām. Un es aizēju līdz savam ritenim, un vienkārši uzsēžos uz viņu un aizbraucu prom, jo es zinu, ja es turpināšu Rihardu balēties, es aiziešu mājās 8 vai 9 no rīta, un es paņēmu un aizbēgu no Riharda. Diemžēl tā ir. Es atvainojos, bet es izdarīju to, kas bija jāizdara. Kāda ir sajūta, ka tev nav draugu, Rihard? Es biju ļoti bēdīgi, jā. Bet ļoti bēdīgi. Es nevaru paļauties un uzticēties saviem draugiem. Un, beigās tā ir, ko esmu dzirdējis uz nāves gultas. Tu šajā pasaulē esi viens kaut kādā ziņā, un tev jābūt vienam pašam, jāatrod, kā tas miers kaut kādā ziņā. Mēs pavadījām. Un tā arī man beigās tas bija tāds vienkārši duncis mugurā kaut kādā ziņā. Man bija labi vibe, un beigās bija vienkārši... Viņš man nemīl. Mums bija izcili vibe, un tāpēc es domāju, nevajag forsēt. Labāk ir aiziet tā kā pīķītojas labākajā laikā nekā, tu zini, pēc tam ies uz lēvis. Tās 2, 3, 4 ar viens zamāk tā enerģija būs. Un tāpēc es izvēlējos iet pīķi un atcerēties šo vakaru leģendāru, nevis kaut kā tā pliekani. Jā, beigās es aizgāju mājās, es pamodos beigās no rīta dīvānā, rīktīgi sāp galva, baigi sausa būte, un man ir tāds vienkārši morālās pohas no rīta, jo tad es saprotu, ka vienkārši kādu huiņu es vakar darīju. Beigās man šķiet, ka tu jau biji aizbraucis prom, sēdēji pie tās meitenes, kas filmējās tavā Nervesen video, un tajā manējā video, un es viņu nepārāk labi pazīstu, mēs esam pāris reizes tikušies, un tad man likās, es varbūt riktīgi daudz runāju, es neatceros, cik daudz, bet šeit, ka es visu laiku runāju. Bet tu esi zvaigznes, un tu vari runāt daudz. Nē, man bija tāds, Dievs, kādu huiņu, varbūt es pārāk daudz, nē, un tad man bija tāds bēdīgi, man likās šausmas. Nē, gan jau. Dievs, ko esmu izdarījis. Rihards pa Bitcoin mēģņa. Kaut ko jau. Un viņi bija to... Ir tie 4 gadu cikls, ir tā kā tas bull market, un tad ir bear market, tev jāsaprot, ka vienkārši tagad ir tas, ja tu gribi reāli investēt, tad tagad tas ir īstais laiks darīt, jo viņš tikai kāps uz augšu, viņš vairs nevar kristies. Tikko kā tu uzzini par tiem cikliem, tā viss tur sastājas, tas nav tā kā, tā izzināt vairāk nekā tā nav spekulācija. Tu negribi pasīties, kur tās Čoms Kristaps ir? Kas? Pagaid. Tu man tagad izjauc, par ko es vispār runāju. Jā, tātad es skatījos to YouTube video par to, ka patiesībā atkritums šķirošana, tas viss ir tā kā fake patiesībā. Tu zini šo YouTube video? Es tev viņu tūlīt izstāstīšu pilnā garumā. Varbūt nē, būs labi, es vienkārši gribu atpūsties. Viss kārtība, šī ir atpūta man. Man šī ir atpūta. Luis, kas tas tāds ir pa vīrieti? Kas tev te runā? Kas tas ir pa vīrieti, Luis? Kāpēc viņš tev uzmācās? Klausies, tu zini, ka tas 4 gadu cikls Bitcoinam. Tagad ir tieši zemākais punkts, tieši domāju, skatījos tagad tos grāfus, kad ir. Bet galvenais, ja tu gribi, nevajag investēt nekādā dupkoinā. Tu neesi tas čals, tas omīšs čals. Tu neesi tas omīšs, tas. Jā, man ir omīt. Zini, man tik ļoti smieklīgi liekas. Vai Dievs, vispār zini, kas būtu laba ideja. Tu varētu vispār nebūt video savos un būtu tikai tavu omīt. Ja tu vairs tik tā ir laba ideja. Pierakst šito, pierakst. Jā, es atcerēšos. Jā, paldies. Paldies tev. Es gāju prom beidzot. Kur ir Kristaps ar šo rītu? Nav Kristapa vairs. Aptuveni tā tas gan jau arī notiek. Bet es aizdomājos, tā Elza, viņa bija ar to puisi, ko es aizmirsu pēkšņi, lai kad es viņu satiku 4 dienas iepriekš.
Un varbūt viņiem bija kaut kāds randiņš, un viņiem bija labi. Jo es atceros, ka man ir tie glimpsi, kurus tu atceros, un es runāju ar viņiem abiem. Pārsvarā es stāstu kaut ko Elzai. Un tad ir tas Matīs, un viņš vienkārši telefonā sēž. Man tāds, es laikam vienkārši viņiem bija labi. Es kaut ko kokblokoju vienkārši to Matīs beigās. Pilnīgi izjauts randiņš. Es atnācu un pļāpāju ar to Elzu, man likās jautri mums iet. Bet man šeit, ko jautri gāja man. Bet tas ir galvenais beigās. Tu labi pavadīji laiku. Un, ziniet, tā neesi, tā arī ir. Tāpēc ir tik daudz vīriešu, kas iet uz šīm vietām dzērumā, un viņi pavada lielisku labu laiku. Viņi pienāk pie kaut kādas random kompānijas. Čau, vari iepazīties. Es spēlēju basketbolu tur, un tad mēs jau darījām pagājušajā podkāstā, man liekas, šo. Bet, principā, tu kļuvi. Mēs manifestējam. Viņš manifestēja. Jā. Bet tāpēc jau Rihards arī ir tur, kur viņš spēja manifestēt. Viņš pasaka, es gribu, un notiek. Es iepriekšējā reizē stāstīju par to, ka man ļoti gribās beidzot iziet ārā, pabaudīt jau dzīvi. Un godīgi sakot, man bija vibes. Man bija tas, ka mēs vienu brīdi noķeram kaut kādas sajūtas, un mēs mazliet viņu to dzīvi arī dzīvojam. Līdz nākamajam rītam. Tad man bija dziļas emocionāls pohas un paģeris. Tad ir vienkārši jādara tas vēlreiz. Ir uzreiz jāsāk dzert. Tad jau 8 vakarā tu jau varēsi būt pāli un piepisties puspazīstamiem cilvēkiem. Apkalnojums ir pazudis. Un viņi nevar tikt prom no tevis, jo galu galā tu esi salīdzinoši liels vīrietis un viņiem bail, ka kaut kas negatīvs var sākt. Un jo vairāk tu to dari, vairāk tas ir baseline tavs reality. Jā, beigās, tas uzmācīgais vīrietis. Tas ir kaņi, pagaid, neskaties viņu, neskaties garam. Mēs tikām caur sveiki. Nevaru vairs. Ai, Dievs. Šausēji. Nav. Galvenais, ka tiešām labi laiku pavadīja. Tas ir viss, ko citur domā beigās. Tas ir tiešām viņi paši pasaulē. Ja tā padomā tajā pirmajā bārā, kur mēs bijām tajā veldzē. Izcili. Tu teici, ka es gāju meitenes meklēt. Gāju meklēt Lienu un Tīnu. Viņas teica, ka viņas aizgāja skaģepi. Mēs aizgājām. Mēs viņus tur tā neieraudzījām. Visi tur pie blakus galdiņa. Slēpās toltē, ka mēs aizējām. Viņi ir prom. Jā, man liekas, ka jābūt. Tas ir smieklīgi. Jā. Pats. Jo skaidrā no manis ir grūtāk aizbukt. Man patīk, kad Velds ir vairāk underground. Nenāca visi šitie. Bija tikai cilvēki, kurus tu gribēji satikt. Man patīk, ka tie laika, kad bija skola, tiešām nāca mazāk cilvēki. Skola? Jā, tā bija skola, agrāk tā māja. Jā, kaut kā augšā bija vēl projām kaut kāda mirkli. Tur kaut kas notika. Tur, kur tolts, man šeit spēlē bungas. Jā. Runājot par mūziku, vai es esat gatavi lielajam hitam no, jūs zināt tādu Edvardu Strasdiņu? Nē. Jūs zināt tādu? Kur dzirdēts, bet Guntaru Raču? Čačaračs, jā. Nē. Guntars Račs tieši tā, viņi ir apvienojušies šeit Edvards Strasdiņa izpildītajā superhitā Dzintara Krēlītes. Edvards Strasdiņš nesen vinnēja arī Latvijas sirds dziesmas finālu. Jā, gan ar šo dziesmu, bet šī dziesma ir milzīgs hits, es viņu dzirdēju pa Latvijas Radio 2 vienreiz, un viņa, tiešām labāko dziesmu izlasa šodien dīgdieņos. Mēs tiešām pārvēršamies par radio pamatu. Šis tik labi estrādājis jau šai dziesmai ir. Lai paliek lācīši, zaķi un lelītes, uzliksim šodien Dzintara Krēlītes. Skriesim pie jūriņas, veldzēsim kājas, te mūsu liedeks, te mūsu mājas. Lai paliek zobrati, krāni un ostiņas, uzliksim šodien. Šis bija tas, ko tu fanoji kādu laiku atpakaļ jostiņas. Šitā baigi labā skriesim uz kalnu. Tas ir tas čoks, es zinu. Smukum tukums. Te mūsu līdumi, te mūsu mājas. Uzliksim 5,5 miljoni. Priecāsies, o mamma, o paps un lelītes. Uzliksim Dzintara Krēlītes. Priecāsies, o mamma, o paps un lelītes. Tad ko viņi dziedz Lai paliek Guntara Rača dzēja. Tā ir Guntara Rača dzēja.
Spēlēlītes tā kā domāts jaunas meitenes. Jā, visdrīz. Dzintara krellītes. Nē. Skriesim pie debesīm. Tas ir īsts lēlītes. Skaitīsim zvaigznes, zvaigznītes visas, nelaimes aiznes, lai paliek redīts. Kā jūs redzat, Kāļi milzīgs hits šis ir. Uzliksim Viens kaut kāds 5 miljoni, what the dzintara brillītes. Es esmu mazliet vīlies, jo es filmējos Gunter Raču klipā vienreiz. Saldējām sejām pareizi, tās arī bija labās. Saldās Un tas sejas. nebija tik liels hits, jo tad manu video arī būtu redzējuši tik daudz cilvēku. Priecāsies, o mamma, o paps un lelītes. Uzliksim dzintara krellītes. Priecāsies, o mamma, o paps un lelītes. Būmans stāstīja, viņi dzirdējuši. Es nevaru laikam to stāstīt. Es nezinu, vai es drīkst šo stāstīt. Nu stāst. Nē. Izblīpo, kas tā teica? Izblīpo to. Nē. Kas tā? Bet tad viss tas balstās uz to, kas man to teica. Nu, jā, bet tu varēji neteikt. tad mīkst kaut kā. Es jau nokavēju. Es domāju, bet kāds pasaka, kāds cits to teica. Jā, patiesībā, jā, man to teica. Reiks. Jā, Reiks no grupas Ols man teica. Viņš teica, ka viņš dzirdēja šo lielveikalā, pārtiks veikalā šo dziesmu, un viņam palika tik slikti, ka viņam sāka reibt galvu, un viņam vajadzēja iziet laukā no tā veikala. Jā, fiziski slikti. Kāpēc? Nav jau Reikam vienkārši ir fiziski to spēcīga reakcija. Reakcija, viņam tā vispārīgā dzird iespējams kaut kas ar... Tā ir vispārīgā dzird. Vispārīgi viņš dzirdēja. Vispārīgi es dzirdu. Mēs arī dzirdam, mēs dzirdējām tikko šo dziesmu. Pareizais laiks ir 18:58. Pirmdien, 13. jūlijā. Labi, uzliek džingliņu. Īso vai garo? Īso. Pagaidi. Man jāiet manā aplikācijā. Ātri arī pieminēšu vienu to lietu. Dīgdienas ziņās šodien Nikam Enziņam atsūc taukus no dubultzoda. Tas arī viss. Wow, paldies par šo dīgdienas ziņu izlaidumu. Tā bija tiešām, es teiktu, nedēļas ziņa. Un nedēļas ziņas balvu saņem Kristaps Bičkausks ar ziņu par Nika Enziņa dubultzodu. Atsūkšana, lūdzu. Precizējiet. Nika Enziņa dubultzodam tika atsūkti tauki, kā mēs uzzinājām no šīs balvu saņemošās reportāžas no Kristapa Bičkauska. Apsveicām un paldies par ieguldījumu Latvijas žurnālistikas vidē. Priekā, vecīt, ļoti pelnīts. Paldies, es gribētu pateikt paldies visiem, kas ticēja man, visiem, kas lasīja šo rakstu un klausījās. Un paldies, protams, arī mūsu Latvijas vienam no mīļākajiem personāžiem, vienam no cienījamākajiem, vienam, es teiktu, leģendai, Nikam Enziņam. Paldies tev! Un paldies tavam dubultzodam! Kurš vairs nav dubultzods? Nu jā. Nē, kur viņš, jūsuprāt, ir nonācis tas dubultzods? Turpat, kur Magregora celis, viņi tagad tusē kopā. Magregors, Enziņa celis, fuj. Es teiktu drīzāk iespējams, ka tie tauki tikai iešpricēti viņa tas draudzens dibenā, jo Brazilian Butlifts un labi tauki, tas ir tā kā vērtības drīzāk, un tad arī tas varētu būt. Bet vai ir kaut kas skaistāks tādā pārattiecībās? Ka tu atsūkne taukus no viena un iesūkne citam. Nekas jūs tā nesaturiet. Tauku veists citādāk. Tierlistā ir tas, ka jūs, protams, ģērbities saskaņoti. Okay. Tas ir pirmais līmenis. Otrais līmenis jau iespaidīgāk. Tas, ka jums ir tetovējumi vienādi uztaisīti, kas liecina par jūsu mīlestību. Jā. Trešajā līmenī vienam atsūc taukus no pavēders, otrai iešpricē dibenā. Tas ir tā, pasties uz to pakaļ, jā? Redzi?
Tas ir mans dubultzots. Bet Tas es tajā pakaļā. viens viņam dibens ir vienmēr lielāks par pakaļā. otru kaut kādā ziņā. Tas sanāk. mums ir nesanāk, jā. Es mīļāju tevis dēļ, esmu gatavs pieņemties vēl svarā. Lai tev būtu arī otrs dibenvajag vienā. Citādi es redzu, tu vienmēr sēdi un tu esi atsvērusies uz vienu sānu. Ja tev ir seks no aizmugures sanāk, ir tāds sajūta, ka daļai sev pieskaries uz laiku. Tas Tu tā kā ņem priekšā savu zodu. Jebkuru narcis sapnis. Tad ir tāds šito vietu esmu kasījis iepriekšā. Jā, es nekad nezināju, ka no dubultzodā atsūta tauks. Un tagad es redzēju viņu vidī, protams, nezinu, kāpēc viņš Uzreiz pieteicās rītā. Kristaps uzreiz zvanīja. Halo. Kāds Es tikai pēc viņa taukiem es gribu zvanīt. Jums ir tie tauki, kur jūs tos tauki, liekat, jūs varat dabūt tos taukus tagad? Tā labi tauki, jā. Es gribu, man tā kā vienkārši, es tā cepu sviestmaizi no rīta, parasti tā tostermaizi cepu, un tad man vajag tā ko cūku taukus, bet es domāju, varbūt, ja jums tie tauki, tā kā, jo viņi jau tā kā nav slikti, tā kā pat, ja jūs met laukā, tad varbūt jūs varat pateikt vismaz adresi, kur jūs tā kā stadions varētu tā kā aiziet, un tā kā. Nu, es nezinu, vienkārši tie tauki, tā kā, ko tu viņus metīs laukā Robert, es tev gribu apstādināt teikt, jo, manuprāt, mēs esam aizgājuši pārāk tālu. Man šeit, kad sāk rasties iespējas, Nikam varētu rasties iespējas, ka mēs viņu sākam apcelt, un es negribu beef. Tas ir pēdējais cilvēks, ar kurš gribētu beef, jo viņš var mūs sagaidīt kaut kur, viņš var mūs piekaut. Diezgan baisi, bet tu domā, ka tas varētu? Dievs, tev taisnība, tas varētu tiešām notikt. Es domāju, tas notiks. Man patīk, ka tas ir pēdējais cilvēks. Es varētu nosaukt vēl varbūt 10 līdz 20 cilvēkus. Ar ko es negribētu beef pirms nekenziņa. Bet tu neatvainosies, jo man šeit, ka mēs pāršāvām. Jā. Nē, ja tu gribi beef, tad ok. Es gribu pateikt, piedod, Nekenziņ. Tu esi mans draugs. Es esmu tavs draugs. Un tu zini, ka draugu starpā ir konkrētas vienošanās. Tu iedod man savus zoda taukus. Un es tev atlīdzināšu. Es tev parādā nepalikšu. Man vajag ielikt manā zodā taukus. Es gribu trešo zodu. Nekenziņ, palīdzi man. 3 zodi. Dāsni vīrietim. Kā teikt, zods pret zodu. Tas ir labs. Sorry. Nu, man nesanāca. Tā kā Bija labi, ļoti labi. Es jau tikai ko es tā kur es aizgāju 3 zodi? Nu, kā bija vajag labi. 3 zodi? Tas nav vispār pat ticami. Kurš grib ielikt sev 3 zodus kaut kāds? Viss bija labi, jā. mafijas? Vajadzēja, ja tu būtu ielicis tajā pimpja ādiņā, tā kā vakumpimpis sanāk tev. Kas būtu. tad? Ja tu vienkārši tos taukus ielaidā savā Kas ir tas, ko tu saki? dzimumlocekļa ādiņā, tas tev sanāk tā kā vakumpimpis. Kas? Let's go. Uzliksim dzīkaidziņā klāt auciņu. Opaps un lelītes. Uzliksim enziņa tauciņu. Priecāsies, o mamma, o paps un lelītes. Wow. Nu, Šis tā ir laiks nākamajam. Pagaidām, tu biji stāvēji rindā. Es tev pārtraucu ar Niku Tenziņu lielo notikumu, tad tev bija kaut kas, ko tu gribēji. Jā, es tagad teikšu. Labi, jā. Uzliec īso. Laiks. Kas ir viena lieta, ko Latvijā uzskata par normālu, bet tev šķiet pilnīgs absurds? Ir tāds threads, ko es atradu. Un te viņš ir mazliet populārs. Es domāju, ka mēs varētu kopā iziet, ko tad cilvēki domā, kas Latvijā ir normāli, bet tev liekas pilnīgs absurds. Vai jums pašiem pirmajās asociācijās kaut kas ir ienācis prātā? Kas Latvijā ir normāls, bet man liekas pilnīgs absurds. Pilnīgs absurds. Es teiktu, protams, tā gaļasēšana, jā.
tā gaļasēšana, tas ir. Tas ir par daudz Latvijā, jā. Nē, viss tās rūpnieciski, tās ražotās nabaga viss, nabaga cūks, nabaga govis. Kāpēc uz mani skaties? Bet tu to doktoru das. Mīlu doktoru das. Īstumā, lai skapī stāv viena doktora das, ko jūs varētu apēst, tas viņi paņēma priekš filmēšanas, viņi nātais. Nē, to jūs droši kāds var apēst. Var apēt, vai tagad? Jā, mierīgi. Es aiziešu atpakaļ. Tieši doktora das. Ko tu jau šeit doktora das? Nē, man būs jāklausās. Izslēdz man ausīs. Nē, kāpēc? Tu mocīsi mūsu klausītājs. Tas ir ļoti nepieklājīgi. Man ar Robertu vispār savā laikā bijuši daudz cīkstiņu par to, ka mēs kādreiz ēdām kopā pie galda vienu, bet tad es to nevarēju izturēt, jo viņš tik skaļi ēda. Roberts ēda ar baudu. Viņš ēda ar baudu, jā, un es pārstāju ēst. Jo viņš tik ļoti viņu baudīja, ka viņš baudīja par mums abiem. Un tad mums sākās laiks, ka mēs pārstājām ēst kopā. Bet es no viņa izaudzināju cilvēku, viņš ir daudzkārt labojies. Man ir teorija, kāpēc čāpstini. No. Tāpēc, ka tad tu ieraugi gaisu, un tad pie tavām garšu kārpiņām pieiet skābeklis, un tas padara garšu intensīvāku. Tāpēc čāpstina cilvēku. Tā ir mana teorija. Ak, nē, ko viņš uztaisīs? Majonēzi, sviestu, maizi un desu atnes. Ar krejumu? Es vienkārši gribu uztaisīt sviestu, un es nevaru izvēlēties, vai man uz maizes likt virsū majonēzi, krejumu vai sviestu. Vai cilvēki balso komentāros? Jā, balsojiet komentārus, tad es uztaisīšu tādu maizi, kādu jūs būsiet iekomentējuši. Izmanto savu šo telefonu kā dēlīt griežu modu, lai nesabojātu šo podkāstu galdu. Bet tā tad, ko citi ir atbildējuši par to, kas ir viena lieta, ko Latvijā uzskata par normālu, bet tev šķiet pilnīgs absurds? Tas, ka Šlesers ir ielaists atpakaļ politikā un viņa reitingi ir līderpozīcijā 677 laiki. Tas ir diezgan loģiski. Jā. Tas nav nekas tāds, saprotam. Konstanta braukšanas ātruma pārkāpšana. Te varētu pa Kristaps parunāt, jo viņš ir viens no pārkāpējiem. No. Tev tas neliekas. Nē, es saprotu, tā ir. Man vajadzētu jau īsti kaut kā, bet, es nezinu. Zini, kā vienalga tās šoseis, ir grūti, ka tu vienkārši tur stāv uz vietas un tas 80 kāds priekšā. Tev ir vajag apdzīt citreiz un vajag iespiest. Bet es saprotu. Nav nekas par apdzīšanu. Tur konstanta ātruma pārsniegšana. Es jau atrādu atruncis. Es nepārsniedzu pilsētā, tas ir viens. Un uz šoseis jebkurš normāls cilvēks pārsniedz, man liekas, bišķiņ. Kāpēc mums tas ātrums ir tāds kāds? Labi aptīt, Robert. Paldies, uztaisīju majonēzes sviestu vietā. Iedvesmojoties no tevis, visiem mūsu majonēzes piedzīvājumiem. Nekad es agrāk netaisīju tādu maizīti. Tiešām? Jā, nekad. Tas uzsēdinājis majonēzi. Tu man esi bišķiņ atvēri šo pasauli. Baudi viņu. Ar vienu kāju Liepājā. Labi, nākamais ir Latvijas zākāšana. Vai viss par to? Man jautājums ir tāds. Tu taču nav tiesības, ko tu pateiksi par šo lietu. Kāpēc tad, ja visi normāli cilvēki pārsniedz ātrumu? Bišķiņ, tā kā bišķiņ vienmēr. Kāpēc tad ātruma limits ir tāds? Kāpēc nevar tad viņu uzlikt tādu augstāku? Tāpēc, ka vajag zemāk, lai tu tā kā varētu izlīdzināt, jo viss tad, ja būs vēl augstāk, būs slits, tad kāds viņu atkal pārsniegs uz 110, uz 120, 130. Tad tu saki, ka obligāti cilvēkam ir jāpārsniedz kaut kas, lai viņi justos dzīvi. Tas ir vienkārši dabiski, tu gribi bišķiņ pārkāpt robežu, man liekas. Ne? Un latvieši vienkārši ir izjūt cienītāji, iespējams tādi, un tad viņi tāpēc viņi bišķiņ tā kā... Kāpēc mums pārtika tāda pliekana? Kāpēc mēs neēdam mazus ēdienus? Wow. Ja mēs maz izjūt cienītāji, ko? Vienkārši čili nebija pieejams, ka mēs bijām vēl. Bija čili pizza, bija pieejama. Man bija draugu karta čili pizzai bērnībā. Bija pieejama čili pizza, joprojām ir pieejama čili pizza. Ādā cilvēki asēdienas Latvijā, ko tur muļķības runā kods? Nevienu nepazīst tādu. Tu nē, bet tad pie mēs ēd, Rihards ļoti asēd. Mēs esam asēčaļi. Jūs esat tas čaļi, labi, ejam tālāk, laikam, jā, šis ir izsmalts, jā, Rihardam nav ko teikt par šo. Tu pats brauc ar ātrumu vai bez ātrumu, vai pāri ātrumam, vai pirms ātrumu? Banku kā sadega 27 cilvēki. Opā. Marģers atsūtīja video, un viņš teica, ka kāds ēda ļoti asu pats nofilmē. Es nogriezu tā bišķiņ tā punchline. Vēlreiz, teiks divi. Par ko mēs runājām? Tev bija nākamais segments. Vai ja es braucu?
Es braucu normālā ātrumā. Pārsvarā. Tiešām. Jā, es Ko braucu. tu tur izdomā? Tu nebrauc pa Liepājas šosei, tad nav to. Vai man ir kādreiz atnācis autoradara, fotoradara sodiņš? Nu, jā, ir, jā. Bet es pārsvarā braucu. Tā bija kļūda, vai ne? Tā bija tīra. Es braucu atļautajā ātrumā, jo es arī nebraucu tik super bieži. Ja varbūt man būtu mana mašīna, tad man paliktu garlaicīgi un es brauktu ātrāk, bet es braucu gan reti, ka man ir tāds, jauna mašīna, kamēr pie viņas pierodu, jo es lietoju tikai koplietojamās mašīnas. Jā, bet lai to izbalansētu, Rihards gan viņš skatās tikai telefonā. Tas nebūtu bijis. Bet tas ir normāli, kur tu jūs skatāties. Kādu viņš var atstāstīt to video par Bitcoin 20 minūšu? Bet ir latvieši ir tādi nervozi džeki, un kaut kas arī tajā ego jautājumā ir, ja tevi apdzen kāds, vai tad man šeit Kristupam vienkārši aiziet šķirms, ja viņi apdzen mašīnu. Nē, es teiktu, ka vienkārši latvieši ir strādīgi cilvēki, un viņi ātri grib tikt uz savu vietu, kur viņiem būs jādara nākamie darbiņi, un tāpēc tur tā vienkārši skrien ātrāk, lai būtu nākamajā vietā, ko pastrādāt. Latvieši cēl strādātāju tauta. Vienīgais galapunkts, kur Kristaps nepārsniedz ātrumu, ir mājas. Mājās viņš brauc 10 km zem ieteicams. Ko tas nozīmē? Ko tas nozīmē? Par kur mājām tu nesteidzies? Kāpēc tā ir? Ko tu tur izdomā? Kas tas? Tikai uz darbiem steidzas, mājām nesteidzas. Bet real talk. Yes. Mēs braucām uz Liepāju, filmēt Dīgdieņu Liepājas piedzīvojums. Un kad pie stūras bija Anna mūsu montažis, tad Kristaps pārņēma kādā brīdī. Jā. Un mums visiem bija bail. Tas ir tikai pirmajā līkumā. Tikai viens līkumu bija bīstams, tāds līkums, viens bija reāli tā, ka viss samīdzās tā, ka īstam. Tas ir tikai, lai sajustu mašīnu, un tad es sajūtu un sapratu, šitā mēs nedaram, jā. Bet pie mašīna vienīgā vieta, kur tu kā neatļaujies, jo tā kā viens tāds viena kļūda, un tu esi pilnībā tu neko nekad neiegūsi. Paga, vai mēs nomirām? Vai mēs tagad runājam no debesīm, vai mēs esam šeit? Neviens nenomira, visi kārtībā. Zini, priekš man šīs ir debesis. Ar jums dienu kopā. Muldēt šajā pilnīgi bezjēdzīgo viņu šajā podkāstā. Man tāpat kā arī visiem klausītājiem. Bet labi, ka tu to pieminēji, jo mēs braucām atpakaļ ar Anni, jūs abi divi palikāt Liepājā, pabaudīt dzīvi, saulu un vispārējo, bet mums bija citas lietas jādara. Tad mēs ar Annu braucām atpakaļ. Un mēs runājām, mēs mazliet bondojām, jo mēs neesam tik ilgi pazīstami. Un viena no lietām, ko mēs runājām, bija tas, ka viņai riktīgi nepatika, kā Kristus brauc pie stūres. Ko? Viņai bija tāds... Un es to nebiju gaidījis. Viņa teica, ka viņai bija bail, ka tu biji pie stūres. Pirmajā fucking līkumā izdarīja maziņu kļūdiņu, pēc tam viss bija labi, viss bija chill, un tagad uzreiz jāvērtē cilvēks pēc vienas mazas. Pēc tam vēl tu mēģināji visu laiku, tu gribēji apdzīt. Protams, ka es gribēju apdzīt. Kāda tur ir Kristaps, esmu braucis ar viņa auto, un ir tikai daži džeki, kuri tik līkumos ātri brauc, un viņam tā saķer, viņš tā kā pieredzes, un tad ir Annas mašīna, kas viņam pilnībā svešs auto, mēs braucam uz to Liepāju, un viņš gāja tajā līkumā ātri, un par ātru viņš gāja, un tā mašīna sāk dīvaini tā uzvesties, un visi vienkārši pārmīs jēgu. Es atvainojos vēlreiz, es saku mašīnu, tajā brīdī es sajūtu, es sapratu, viņi nav tik stabili. Viņi nav tik krūti kā mana mašīna. Jā. Bet vienkārši ir pilns ar cilvēkiem, kam tā gadās, un tieši nesen vai šodien redzēju divas mašīnas, kas ir neatpazīstams un garām brauc mašīnu, un tur tādā šoferim rokā ārā. Visi nomira. Pilnībā visi nomira. Mana vaina, protams, es atzīju, slikti es izdarīju, nevajadzēja to. Es vajadzēja sajust, es vienkārši gāju ar tādu domu, ka viss būs jau tā kā chill. Jā, bet bija, un varbūt tas, ka Rihards brauc garām, tas bija konkurējošais projekts Dīgdieņam, kaut ko līdzīgi viņi brauc filmēt, un tagad mums nav vairs šo konkurentu. Paldies, Kristaba. Yes. Nākamais.
Jā. Es tagad taisīšu ar krējumu maizīti. Turpinām pa Kristapu. Braukšanu pie stūras darbā. Jā, nu beidz, tagad to gan ņem atpakaļ, šitos nav, tas nav joks, tas nav smieklīgi. Es nekad dzīvē neko tādu nedarītu, ka vajag. Velosipēdam arī ir stūri. Tu brauci pēc kāģēpes, mēs visi Tev dzirdējām tikpat šajā labi, tu arī podkāstā. brauci. Es gāju ar kājām. Es gāju ar kājām. Tu biji uz vietas, ka tu redzēji ņihuja, tu neredzēji. Es nebiju vispār. Tā tev uz ķēri. Es zinu, es tāpat to domāju. Es atzinos tajā brīdī, kad es braucu rītā. Bet es nebiju pat piedzēries vispār. Tu pat stāstīji, Ja ka tu es arī varēju nevarēji divos trāpīt pa tām bombām. Ja es varēju divos panākt, saprast, ka man šī vieta nav mana, nevis turpināt iet, tā kā ņemt tos šots, tad es nebiju piedzēries. Es negribēju novemt stūrus. Tā ir, kur man maizīti. Zināju, ka visi nāks bildēties. Tad ir kaktā, kad es Tas ir tik slikti. var bildīt. Labi. Bet tas nav norma. Tas, ka dzeršana pie stūres, man liekas, jau tā nav norma. Tā kā, Es īsti pat nemāku teikt, vai tā ir, protams, to nedara katrs cilvēks, vai tā ir Latvijā augstāka statistika nekā citur. Es neesmu dzirdējis, ka tā ir. Tā ir Laikam ir visur jau ir. salīdzinoši augsts. Jā. Bet mums ir jāatzīst, ka Kristaps nebrauc dzērmā un nekad nav braucis. Paldies. Ar mašīnu. Tas ir stulbi, tas tiešām ir debili. Kāpēc? Man liekas, drīzāk 90. Un es atceros pāris cilvēkus, neteikšu konkrēti, bet es esmu sēdējis. Tu esi bijis cietumā? Zonā, jā. 90. Tā bija savā laikā. Jauniešu kolonijā. Tad Liepājas stāsts iznāks, drīz jau zinās visu. Cerams, ka nē. Labi, jā. Es atgādināšu, ko mēs darām, ja kāds tikko pieslēdzies. Kas ir šis rādījums? Kas ir Kāds viena lieta? vienkārši nospiež uz podkāstu 50 minūti? Es zinu, ka nav loģika, bet, ja tu iedziļinies, kaut kur ir kāds pāris, un tikko viens no šī pāra sēž mājās, viņš klausās podkāstu uz Bluetooth tumbiņas, loka origami, un tad otra pusīte pārnāk mājās no darba, un viņš tajā brīdī tagad sāk klausīties. Ko tu klausies? Tik interesanti tur klausies. Jā, un tieši es tev paskaidrošu, tad, kas ir viena lieta, ko Latvijā uzskata par normālu, bet tev šķiet pilnīgs absurds. Šis ir 157 laikus saņēmis. Dzeršana. Ja tu nedzer, tad lielākoties tev pajautā, vai esi slims vai stāvoklī. Nedzert tāpat vien nav normāli. Tas ir jocīgi. Es esmu bijis šajā pusē. Man vienreiz... Kad tu saki, ja? Ko tu nedzer pilnīgi daudz? Jā, tāpēc es pilnībā Tiešām? piekrītu un saprotu. Tad, kad jūs bijat uzsver. Tā bija norma. Agrāk man bija vēl tāds jaunāks gados, 20 ar kaut ko man bija, un tad es vienu brīdi satiku, ne tā kā randiņā, bet daļai randiņā. Skautoju vēl, jā. Mēs tā kā gājām tādā pārgājienā, un tad es jau interesējos, un tādā meitene vispār nelietoja alkoholu. Un man bija tāds, jā, viņa ir viņa ir ļoti problemātisks cilvēks. Viņa nelieto alkoholu. Viņa ir liela problēma. Staigājuši. Man liekas, ka viņi bija šķiet nenormāli. Goda vērts. Un man šeit tas nenormālais biju es. Jo tagad man ir pa 180 grādiem mainījies viedoklis, un liekas, ka Latvijā tiešām tā ir problēma, kad ir pilns ar dzērājiem, un tas tik normalizēts, ka tā ir tāda, turpat nav vai nevajag nekādu propagandu vai reklāmu, viņa vienkārši pati strādā, visiem tas šķiet pilnībā ok. Un jā. Bet tas man liekas, jaunākajām paudzēm jau samazinās tā dzeršana. Cerams. Es ceru, bet dažreiz es redzu, viņi visi vēl afilē. Protams, ir dažreiz. Tur ir afils, ir narkotikas, bet pāris, bet cilvēki dzer mazāk. Man, piemēram, ļoti izteikti tēta māsu nesen satiku. Es satiku Omīti, mēs braucām uz filmēšanu, un tur bija tēta māsa, kas ir arī Omas meita. Un viņi dzer. Viņi noteikti cilvēks, ka, ja tu nedzer alkoholu, viņai liksies, ka tu esi ķerts dīvaini. Tas ir katru nedēļas nogalis, mums kaut ko bišķi. Es domāju, ka jā, ir tradīcija, tas ir tāds. Un es viņai jautāju, kad priekš kam, nafik tu to dari? Kur ir prikols? Jo vai tas nav tā, un tad es pacēlu to tēmu, vai nav tā, ka tie, kas, piemēram, dzer tik bieži kā tu, vienkārši mēģina bēgt no realitātes. Jo kam tev vajag to alkoholu? Un tad tu vienkārši skaidroji, ka man liekas, ka dažreiz cilvēks var nejusties ērti ar savu ikdienu, un tad alkohols ir viens veids, kā aizbēgt no visām raizēm, blēņām un tam līdzīgi.
Un tad viņai bija tāds, aizpismūts. Jā, labāk iedzer un tad parunās. Viņa teica, man palika atpaģā, viņa teica, ka viņas laikos tas alkohols esot bijis internets. Un tad man liekas, jā, viņa teica, ka saprot, mūsu laikos tev ir tik miljons lietas, kas tev notiek. Tu vari aiziet ar paddle tenisu uzspēlēt, tu vari to. Bet kas viņai bija bērnībā, jaunībā, nezinu, tīņi gadu beigās? Sapratu, viņiem nebija. 18, viņiem tā kā nebija nekāds internets. Un alkohols esot bijis viņu internets. Un tad es domāju, pagaidi, kur tu aizsērfoji? Bet tas, ko viņi šeit domāja, bija ar to, ka tā ir tā izklaide. Jā. Es pieļauju, ka viņi tas ir arī, kas Viņi kā pārā no mašīnas, man bija tāds, ko tu centies pateikt? Tas ir kā tas pats, kas notiek, kā saka, reģionos. Ne? Tu dzīvo tajā lauku reģionā, maziņā, un jums tā īsti nav baigi ko darīt, un tad jūs vienkārši tajā lauku sētā katru tur piekdienu, sestdienu, ja ne katru darbdienas attiekaties un uzdzīvojat. Un beigās ir tā situācija. Vai tu nožēlo, ka mēs tikko bijām un iedzērām? Vai tev bija? Nē, laikam, ka nē. Laikam tas bija vairāk pozitīvi nekā negatīvi. Protams, arī bija nākamā diena bija tāda pliekana, lai gan man bija nācis tāds idejas prātā, kas bija interesanti. Man likās tieši sēdēšu, man būs tāds, nevaru. Man bija rītīgi tāds produktīvs tas tā poha. Un tā kā es teiktu, ka vairāk forši nekā neforši, bet arī mēs nebijām, es neteiktu tiešām, ka es biju piedzēries. Cik es tur 3 aliņas izdzēru, turbūt 4, varbūt kaut kas tāds tur. Tā kā es iesaku visiem darīt var to, vai ne tikai jādara ar mēru. Un tā kā mēs ar Rihardu vienreiz varbūt redz pa mēnešiem vairākiem kaut ko tādu izdarām, tad to var kādreiz izdarīt, bet ar mēru. Jā, ar krējumu maizīt bija labāk nekā ar majonēzi. Jā, biezās slāni krējums. Baigi labi. Tagad es mēģināšu ar sviestu. Man liekas interesanti, kad mēs bijām tajā šefu gaidījāt raidījumā. Tur Rihards bija sataisījis ar šefu vakariņas, un tad mēs ar Kristapu nācām ciemos, viņas nodegustēt. Un tad tā producenta mums saka, ok, mums vajag kaut kādu, pastāstiet kaut kādu atmiņu, kas jums ir kopā ar Rihardu, kaut kādu jautru stāstu vai interesantu. Un tad viņi pieminēja detaļu, kas man likās interesanta. Viņa teica, bet varbūt to, tā kā ja visi stāsti pa dzeršanu, tad labāk to nepieminēt, izlaižam to dzeršanu. Un man liekas, interesanti, ka viņai to ir jāsaka mums, kādu iespēju mēs radām, jo man nav neviena stāsta, kas ir ar dzeršanu ar Rihardu saistīts. Vai pat mums trietā vispār nav, un man liekas, tā viņi mūs redzēja. Ka, ja tie 3 kaut kādi, jauni vairs netik jauni puiši, kas kaut kādi mākslinieki, kaut ko nodarbojas, kaut kādi jandāli, viņiem noteikti viss ir par un ap alkoholu un dzeršanu. Un tad es sāku domāt, ka varbūt tā arī mūs redz lielākā daļa sabiedrības domā. Vai varbūt tā nav tikai viņi. Vai arī viņai tajā raidījumā ir tik daudz slavenības bijušas un tik daudz stāstu par dzeršanu bijuši, ka viņai tas jāsaka. Visiem cilvēkiem labākās atmiņas ir ar dzeršanu saistīts. Tas man liekas, to es piefiksēju. Interesanti, es to nepiefiksēju. Ir 2 varianti. Vai mēs esam mākslinieki un tas, kā mēs parasti jautrojamies, to parasti cilvēki gatavi izdarīt tikai pālī. Jo bieži vien cilvēki ļoti introverti pieklājīgi, tad viņiem tas, sociālais lubrikants ir tas alkohols. Un tad viņiem kļūst tādi, wow, skaļi, un pēkšņi viņi var kaut ko pateikt. Mēs vienkārši varam skaidrā pateikt. Un, aizmirsu, ko es gribēju teikt, viņš runāja par sviestu. Man ir jāsaka, jo citādi kamera automātiskais tas editings nesufokusēsies uz šo, es gribu parādīt to sviestu maizīti. Bet es domāju, ka šī maizīte uzvarēs. Jā, viss klasiski. Pagaidām krējums uzvar maizi, redzēsim, kā būs. Tas jau viss ir skaidrs. Ai, nē, lūdzu, aizverieties. Es aizmirsu tiešām, ko es gribēju teikt. Tu teici 2 varianti. Jā. To es atceros, es pateicu 1 variantu. Kas ir otrs? Bet ko es teicu, kādi 2 varianti, kam? Par to, ka tu neko neturies. Man izsakās lietās. Pastāstīja kaut ko, par ko mēs pēdējās stundā runājām. Par braukšanu dzērumā. Tas viss pilks emocionāli.
Nu, labi, es neatceros. Mēs esam gatavi pie nākamā segmenta kustēties. Es teikšu tā. Krēms uzvar sviestu. Krējums uzvar sviestu. Unpopular opinion. Jā. Lai gan krējums daudz latviskāks, protams, produkts. Kādā veidā? Kā krējums? Kad tad majonēs? Krējums daudz dzīvāk un Latvijā nekā majonēs. Nu sviests ir vēl visdrīzāk. Tā ir man Būs vēl? Vai mēs varam pie nākamā segmenta iet? Mēs varam gadrīz, mēs vienkārši izlaidām vienu lietu, Latvijas zākāšanu. Mēs izlaidām, viņam vienkārši bija ļoti daudz laika. Un tad viņš vienkārši atkārtojās vēlreiz par to, ka nodirš. Tieši Latviju. Tas ir ļoti neforši, un es pateikšu vienu lietu. Es pēdējā laikā mēģinu piekopt, un man bišķiņ tas sanāk to lietu, ka vienkārši būt bišķiņ pateicīgam par to, kā ir un kur ir un kāpēc ir. Tā kā es vakar braucu uz Jūrmalu, uz vecākiem, un es braucu garām tādai pļāvai skaistai un skatījos uz tiem pļāvas ziediem, un bija tāds, cik skaista mums ir daba, cik forši, ka es varu braukt ar riteni. Pa man nelido raķetes pagaidām vēl, jā, uz mani. Man ir visi locekļi, es esmu brīvs cilvēks, un es varu darīt, ko es vēlos, un tāpēc man ir jābūt pateicīgam, ka ir jau šīs iespējas, un es tā pateicu tā, un es laikam tā mēģinu izdarīt, un man tāds, es jūtos labāk, jā. Es jūtos labāk, ka es varu pateikt paldies šai lietai, šai valstī, un brīnišķīgiem cilvēkiem, kas ir apkārt, un dabai, un jā, tā. Bravo. Skaisti. Man šeit ir skaista nots, uz kuras arī noslēgt šo rubriku. Man vēl kaut kas, ko sakāms ar šo, jā? Jā, lūdzu. Man liekas, ka mēs nepareiz daram, ka mēs saucam, ka mēs sakam, ka mēs esam maza valsts. Ka mēs esam tik maziņi. Maziņi, maza valsts, tad vienmēr tas novad pie. Ko tad mēs? Mēs jau nevaram neko izdarīt, mēs daram to, mēs daram šito, man tur ir sviests vai das. Maizīt. Das uz sejas. Mēs nevaram izdarīt šito, mēs esam maziņi un tā tālāk. Un ir, es domāju, citas valsts, kas ir līdzīgā izmērā bišķiņ lielāks. Pirmkārt, teritoriāli mēs neesam tik maziņi nemaz, jā? Otkārt, labi, cilvēku skaits nav baigi liels. Bet, Norvēģija ir baigi daudz vairāk cilvēku, varbūt 2 reizes vairāk. 7 miljoni. Ko? 7 tur. 7 man liekas 5. Liekas, ka 5. Es padodos, jā, mēs esam maz valsts. Lai iet 5. Mēs esam maz valsts, jā. Tas ir viss. Jā, viņš man pārliecināja. 7 miljoni tomēr tur nav variantu. Tomēr mēs neko nevaram izdarīt. Mēs nevaram neko sasniegt, mēs esam pārāk maziņi. Mums vienkārši... neko mēs nevaram. Mēs esam pilnīgi nulles. Mēs esam vispār pārāk maz. Mums pat nav vērts censties, pat nav vērts sākt. 8 miljoni. Kas 8 miljoni? Norvēģijā. Norvēģijā 8 miljoni. 9. 9 miljoni. Viņš tagad soli vienkārši ir izsoli kaut kādu. Cik Norvēģijā dzīvo cilvēki? Tu pārāk daudz paļaujies. Kāpēc tev liekas, ka viņš varētu tev pareizo informāciju iedot? Vienmēr zinu. 5,6 miljoni. 5,6 miljoni. Lūk. Tas nav nemaz tik daudz. Es domāju, ka mums vajadzētu vienkārši savā prātā mums tik ļoti kaitē tas, ka mēs saucam sevi pa maziem un mazu valsti, un tad tā bērna mentalitāte, ka mēs esam kaut kāds pasaules bēbis. Man liekas, ka mums vajadzētu mainīt to visu un sākt sevi saukt par vidēja izmēra valsti. Vidēji! Mēs esam vidēja izmēra valsts. Mēs esam maziņi? Nē, mēs esam vidēji. Tālūk, tas ir tāds man 5 centi, eiro centi, ko es gribētu piemest visai šai sarunai. Domas? Es tev pilnībā piekrītu. Man šķiet, ka vispār jāmaina ar laiku vai kaut kādas stratēģijas pamainīt. Daļa no tā viss ir mūsu vēsture, bet ja tu esi bijis alkoholiķis, tev nevajag tā kā, es jau esmu alkoholiķis, bijis visu savu dzīvi, tāpēc es turpināšu būt alkoholiķis, jo tā ir mans identitātes. Tad jau neviens cilvēks nemainītos. Tāpat arī latvieši. Raudātāju tauta. Mēs raudam. Mēs esam tik maziņi un nevarīgi. Un mums tā bēdīgi. Bērniņš krustcelēs.
Arī manai dzimtenē bija Pratu riteņiem. puse no dziesmām, bija, kur mēs raudam. Jā, tiešām, ja tā Tiešām nevar, lirikās jā. likās. Ir tīpaši sākumā, pirmajā daļā. Bet mums jau daudz darījuši pāri. Tā ir vieta. Nu, jā, un tad ir fuck, come on. Nu, vajag kaut kā pamainīt. Principā 180 mēs esam izsitēji. Es eju tālāk. Mēs neesam vidēji, mēs neesam normāli. Mēs esam tāda mamma, kas fano pa savu bērnu, varbūt mazliet toksiskā veidā. Mums tas tā kā mēs esam labākie. Labākie pasaulē. Mūsu GD, kā es saucu to? BBC. Mūsu IKP. Mūsu IKP ir lielāks nekā Amerikai. Jūs jau tāds, tā nav. Ir gan! Mums vajag tādu mentalitāti, kā Trumpam. Tā kā Trumps. Un beigās nav svarīgi, kas ir, kas nav. Ja Jā, mēs tam tas, ticam, tur beigās arī lietas sāk notikties, un citi sāk noticēt. Dzirdēji? Tu jau nezini. Daudz, piemēram, veci cilvēki sāks ticēt visiem latviešiem, kas bļauj, ka mēs esam tā kā mums IKP lielāks nekā Amerikai, jo viņi jau nesaprot, kas ir misinformation, kas nav. Viņam tas Latvija baigi bagāta valsts, un viņi baigi stipra. Jā, nu šeit es nepiekrītu līdz galam šim, jo man liekas, tad, kad Vairvīģa Freiberga Latvijas valsts pirmsākumos deva šo slaveno runu, mēs esam dīženi, mēs esam vareni, viņi bija bišķiņi par tālu, bišķiņi par ātri, viņi gāja, un mēs nevajag teikt lietas, kurām mēs nespējam noticēt. Man liekas, tāpēc mums ir jāiet solīt pa solītim, jo tas, ko tu tagad saki, izklausās kā joks, bet kad es saku, ka mēs esam vidēja izmēra valsts, tas nav joks, tas izklausās ticam, tas izklausās iespējami. Sāksim ar to, ka mēs esam vidēja izmēra valsts. Brāviens, veci, tu dzirdi to eko tajā telpā, tajā valstī. Viņi ir tik milzīga, ka atbalsts nāk. Būtu forši, ja mums būtu milzīga Latvija. Nē, jums nav. Protams, ka ne. Mēs esam stiprāki nekā Krievija. Viņiem ir bail no mums. Kāpēc tas klusums? Laiks noslēdzošajam segmentam šajā Dīgdieņu ziņu podkastā. Jebšu rubrikai atstāsti filmu ar UDHS diagnozi. Šodien pie mums studijā UDHS pacients vārdā Rihards Sniegs. Uzmanības deficīta sindroms ir šī slimība, no kuras cieši desmitiem tūkstošu Latvijas iedzīvotāju. Un informējot par to, mēs šodien lūksim viņam atstāstīt filmas Šreks pirmo daļu. Tātad Šreks ir tas zaļais cilvēkādājs, kurš dzīvo purvā. Un vienu dienu viņš tur čilo, un tad pie viņa miera patraucē. Un viņa miera patraucē kaut kādi citi cilvēki un visādi citi, kaut kādi rūķi arī. Varbūt tas ēzels. Kaut kas viņš čiloja. Un es atceros, ka viņš izņem no austo sēru un aizdedzina kā sveci. Tas ir mans tāds highlights. Bet, nu jā, un tad kaut kādu iemeslu dēļ viņš dodās uz to pili varbūt. Vai arī viņam grib atņemt to puru. Kaut kas viens no tiem variantiem. Jebkurā gadījumā viņš dodas uz pili. Kāpēc viņš dodas uz pili? Varbūt viņam grib atņemt to puru, tā pils, un viņš iet kaut ko noskaidrot. Tad viņš satiek to Fionu. Pilī? Kur viņš viņu satiek? Labi, lai viņš aiziet līdz tai pilī, un tajā pilī saka, Klauti, dabūjiet man šito karalieni, un tad jūs dabūsiet visu šito pili. Un tad Šreks izdomā, ka viņš to izdarīs. Bet nē, kaut kas neliekas pareizi līdz galam. Jebkurā gadījumā Šreks aiziet, viņš dabū uzveic to drakonu, un tas drakons samīlās tajā ezelītī. Viņš dabū Fionu, un tad viņi dodās uz citu pili beigās. Kaut kur viņi ir jāaizved. Viņš viņu laikam pret viņas grib vest, lai dabūtu kaut kādu dokumentu un saglabātu savu purvu. Bet tad viņi tur mazliet ieķerās viens otrā, un viņi naktī visu laiku pārvēršās par zaļo arī cilvēkādā. Viņam nav ni jausmas. Bet viņš laikam slēpjas, un vienu reizi viņai neizdodas noslēpties, un viņš viņu iepazīst kā arī zaļo cilvēkādāju.
Laikam viņa riktīgi saķerās, jo viņa ir tā kā viņš. Bet viņš kaut ko pateica rupi par viņu, kamēr viņi klausījās no malas, jo viņš bija tieši izbesījies, ka viņam visu laiku jāstiep, ja viņi pretojās. Un tad viņi apvainojās, un viņa aizskrien pati uz to pili, un beigās viņš nav tajā pilī, tad viņš skrien ar to puķi, un tad viņiem kauja, jo visi viņi grib atkal nogalināt. Un tas mazais princis ir diezgan interesants varonis. Nu, tas ar tiem melnajiem matiem. Vai blondajiem matiem? Nu, šitu Šreku tu atceries daudz labāk nekā Matrix. Bet tāpat tur bija tik daudz, tik daudz. Tik daudz. Paldies, Būs ka jānoskatījās skatījāties. Bet cik kāpēc viņš atcerējās? Tāpēc, ka Multen nevis filmu vieglāk uztver. Vieglāk uztvert. Vieglāk uztvert. Jā. Nu, Šreku es noteikti esmu redzējis vairāk. Paldies, ka klausījāties, skatījāties, lūdzu. Lielākā daļa no šiem skatītājiem YouTube nav nospieduši subscribe pogu. Lūdzu, nospiediet, palīdziet kanālam attīstīties. Tīkniņu podkastam, paskaties, kā Kristaps raud, viņš ir izmesis. Mums vajag palīdzību un ātri. Nospied to subscribe podziņu un palīdz mums. Un es tevi gribu aizsūtīt misijā šovakar. Tad, kad tu noklausies šo podkāstu, uzkāp uz savu velosipēdu, savējā vai zakta velosipēda un dodies uz Rīgas nakts centrālu. Nē, uz nakts tirgu, uz centrālu tirgu, uz nakts tirgu nopērc zaļos cukurzirnīšus, jo viņi drīz beigsies. Pēdējā iespēja. Nopērc cukurzirnīšus, riktīgi pārēdies, piepīd visu guļam istabu pirms tai gulēt un priecājies, ka tu vismaz vienreiz to esi izdarījis. Dīdiņu podkāstu atbalsta zaļie cukurzirnīši nakts tirgū. Es viņus mīlu! Zaļie zirnīši izārstēs no jebkuras slimības, ja tā ir gastrīts. Gastrīts ir viena no nāvējošākajām slimībām Latvijā. Ar to sasirgst 7 miljoni cilvēku ik gadu. Un izdzīvo 3. Neļaujies gastrītam, nopērc zaļos cukurzirnīšus tirgū. Gastrīts, tas ir, kas man ir, kas tev ir un kas ir arī tavai mammai. Gastrīts, kas vieno Latviju. Paldies gastrītam! Mēs esam vidēja izmēra valsts!